nezinu, Asvels, protams, nav rādītājs. Sasist vienos vārdos pastarīšus, protams, pārliecībai tas ir ļoti labi. 37 punktiem uzvarēja. Bet, kas man liekas interesanti tajā spēlē, bija debija. Tā pirmā debija. Vai jūs zināt, puika, kas debitēja šajā komandā? Es redzēju spēli, es redzēju, cik labi viņš spēlē, bet es neatceros viņu vārdu uzvārdu. Kajus Mikalauskas. Jā, es Pats arī Tas puika. lasīju, ka viņam bija efektivitāte lielāka kā visai Asfala komandai, tā kā visiem viņa spēlētājiem. Tā kā, Jā, Aslam bija efektivitāte 8 labākiem spēlētājiem. Uh, un Mikalauskam bija 13. Bet jā, es arī puslaiku redzēju, viņš ar pārliecību, Džeks. Viņš ir 7. gada produkts, tā kā šogad palika 18. Un savā debijas spēlē 5 punkti, 5 asisti. Nu, vēl tās nepilnās 11 minūtēs, 2 pārķertas bumbas. Nu, super. Tas arī pret tās vēl ir jāmāk izdarīt. nu, jā, piekrītu par Asfelu, ka tas nav baigais rādītājs, bet atkal bija sākuma sezonai bija diezgan smags, bija Monako un Feners. Tā kā, Jā, jā, jā. lai arī Feners šobrīd izskatās ļoti vāji, bet tas tāpat ir Feners, kuriem ir viens no lielākajiem budžetiem līgā, un tāpat uzvarēja. Un, jā, viņi izskatās pārliecinoši sezonas sākumā. Jā, nē, es saprotu, ka mēs runājam par arī spēcīgām gala komandām. Es vienkārši par to, ka es par pārliecību. Es par pārliecību, ka tas iedod tai komandai vēl, ka viņi spēj sadragāt citu Eirolandes komandu par gandrīz 40 punktiem. Tas tev noteikti iedod vēl kaut kādu to būstu, zini, ka tev visi džeki iemet no spēles. Vismazrezultatīvākais spēlētājs ir Ulānovs, kurš iemet 4 punktus. Ja? Tas tāds garderobē iedod nenormāli to pacēlumu. Tas ir tas, par ko es runāju. Tad, kad viņi uzvar arī labs pretinieks, tas ir arī cits stāsts un arī svarīgāks par to, ka viņi uzvar asfaltu. Jā, bet ja vēl par kalendāru, tad jāsaka, ka viņiem bija pateicīgs. Viņš, tās pirmās 2 spēles, ko es pieminēju, tās varbūt tās grūtākās, bet ir bijušas spēles, jā, pret Asfelu, pret Virtus, pret Bayernu, kuras atkal nav tās spēcīgākās ne sastāvziņā, ne arī cik viņām naudas ir. Tā kā pēc nākotnē, nākamajos mēnešos, nākamajā mēnesī, pat jau novembrī, tā kā būs jau grūtāk pretinieki, un tad jau varēsim, laikam, labāk paskatīties, uz ko viņi ir spējīgi. Jā, bet pat šitie sezonas sākumā tu minēji vājos pretinieks, bet tomēr arī tas pats tāpat Bars katru gadu Cervena bija. Manuprāt, tāds ideāls viņam kalendārs sezonas sākumā tika piešķirts, jo bija tādas vājās komandas, kur varbūt gūt tādu pārliecību, kur varbūt ieskrieties ko to komandas kodolu izveidot, un tad tās stiprās komandas, kur reāli pārbaudīt. Jo, ja iesāk ar pavisam stiprām komandām, tas arī nav labi īsti. Un, ja iesāk pret nosacīt vājākām komandām, kas Eirolīgā, vājākas komandas tāpēc ir spējīgas uzvarēt spēles, tad tas arī nebūtu nenākt Jā, par labu. es tieši tavai pēdējai replikai gribētu vairāk piekrist par visu pārējo, jo Eirolīgā nav slikta komanda. Atskaitot, Rekur Asvelu, atskaitot Baskoniju, kur, starp citu, apsveicam pirmo uzvaru. Bet, ja ir 20 komandas, es uzskatu, ka 16 no viņām ir playoff cienīgas. Jā. Sezonas laikā izkristalizēsies mazliet vairāk. Līdz ar to tā kā vāja komanda nav. Un tas kalendārs, vai viņš ir bijis pateicīgs vai nepateicīgs. No vienas puses, tā kā sezonas sākumā tieši gribējās teikt, ka nav pateicīgs, bet tajā pašā viņi uzvarēja pirmās 2 spēles, kas tur bija Feners un kas bija otra? Monako? Feners. Monako, jā. Jā, Ko Feners ir un Feners? Monako. Jā, līdz ar to, un tā, ka viņi uzvar tās, tad jau gribās vairāk dāmas piekrist, ka bijis pateicīgs kalendārs. Nezinu, katrā ziņā iesākuši viņi ir fenomenāli. Es vismaz negaidīju, ka viņi tik labi šogad iesāks. Skatīsimies, kā viņi turpinās. Nākamā spēle ir ar Valenciju. Arī ciets rieksts, bet mājās. Tā kā, jā, būs forši, būs forši. Žalgiris jau ir mūsu komanda arī. Jā, un paskatoties no statistikas puses, es pats diži daudz neesmu redzējis no viņu spēlēm. Būšu atklāts, nav vienkārši bijis laika, bet paskatoties no statistikas puses, viņiem ir pat labākais procents no spēles, labākais 3 punktu procents no spēles. Un
un visvairāk asistu vidējā spēlē, kas, vai arī top 3 vai kaut kas tamlīdzīgs, kas arī parāda, ka, varbūt uzkrit sezonas sākumā, varbūt kaut kādas likuma sakarības, kaut kāda veiksma palīdzēja. Bet jo pārējos rādītājus viņi ir, es neteiktu, ka viduvēji, bet noteikti nav augšgalā komanda. Piemēram, reboundos viņi ir viena no pēdējām līgā, ofensīvi reboundos viņi vispār trešie no beigām, kas arī pamatojas ar to, ka viņi met pārāk daudz iekšā, lai savāktos ofensīvi rebounds. Bet tomēr. Jā, nu sastāvs viņiem, manuprāt, ir ļoti labi nokomplektēts, kas arī atspoguļojās ciparos. Tad, pagājušā sezonas, piemēram, palicis tas pats Francisko. Un, ja pagājušajā gadā bija tur tāda spēlētāja kā Vales sezonas sākumā, kā tur Mičels, kurie bija leģionāri, kuriem maksāja solīdu algu, labu algu. Bet viņi nerādīja to spēli laukumā tādu, kādu Žalgirim vajag. Jo viņiem ir tie lietuviešu spēlētāji, kuri izdarīs visu melno darbu, kuri noseks, kuri iemetīs trīspunktu metienu, bet viņiem nav tik liela tā meistarība. Un tad šogad ir tas Naidžels Viljams Goss, Maudo Lotur. Ok, Brazdeiks ir briesmīgs šogad un met vidē 2 punktus, bet viņiem tagad ir arī jau tādi pieredzējuši Eirolandes spēlētāji, kuri var paši sevi izkārtot tās situācijas, iemest tos punktus, un tad jau pievienojot tos lietuviešu kapeļus klāt, tad tur veidojās tāds labs komandas kodols. Piedāvām, bez tā, ko tu saki, tie paši brazdēķi 2 punkti. Es nedomāju, ka tā ir likumsakarība. Tas vienā brīdī, nu, labi, viņš nemetīs tur 11, jā, bet viņš metīs 8. Viņam būtu jāmet vidēji, tad tas jau 8, 10 punkti. Nu, piedāvām, labi, par algām mēs iespējams pieskarsimies, nepieskarsimies, nezinu, bet viņš pēc algām ir viens no komandas līderiem. Līdz ar to tādā ziņā viņiem ir pat vēl kur pielikt. Bet atkal tas, ko Dāvis ir izvilcis ārā pa tiem trojkām un pa to procentu, nu, tad tā ir tā overperformance, ja, kas bija Latvijas basketbola izlasē uz pasaules čempionu, ka viņi šobrīd spēlē mazliet labāk nekā viņi ir patiesībā. Nu, tas jau arī nostabilizēsies. Nu, nav viņiem labākā 3-punktu metēja komanda līgā. Nu, labi, pat ja ir 3-punktu metēja komanda līgā, nu nav viņiem labākais procents līgā. Tas vispār tās nevarētu būt saistāmas lietas. Labākie metēji nevarētu būt ar. Tas tie labākie 3-punktu metēji nevarētu būt ar labāko procentu līgā. Nu, kāds sakars, tas vispār iet pretī jebkādai loģikai. Jā, piemēram, paskatieties tagad individuāli. Francisko ir 40% no trojkas, Mozesam Braitam ir 43% no trojkas, Viljamam Mazs Gosam ir apjoms 42%. Braitam, bet, nu, jā. Jā, bet vienalga 43%, Maudo Lo ir 52%. Liela no tādiem stabiliem rotācijas spēlētājiem. Tubels meta 31%, Sirvids meta 33% un Ulanovs, protams, meta 29%. Jā, nu, Sirvids vēl Vispārēji iesāk. ir virs vidēja. Jā, un Sirvids iesāk sezonu vēl drausmīgi no 3-punktu metienu līnijas. Tāpat kā Eirobasketā, tā kā visi iet uz augšu viņam arī. Bet Mozes Raits pieminēja viņu, tad man gribās izcelt viņu. Un, ja būtu Eirolīgā tāda most improved spēlētāja balva, tad es šobrīd iedot Mozesam Raitam viņu, jo Olimpijākos sastāvā viņš bija tāds kārtējais garais spēlētājs, kurš var iedankot un pacienīties kaut ko. Tad šeit viņš ir jau nākamajā līmenī, šeit viņš ir izmanto viņu gan postā, gan citreiz izpapo un uzmet 3-punktu metienu. Es nebiju gaidījis no viņa tādu pienesumu, un šodien vēl izlasīju interesantu faktu, ka viņš ir iemetis 8 spēlēs tikpat punktus, cik pagājušajā gadā Olimpijākosā. Jā. Jā, liels solis augšu. Tā jau nav daudziem spēlētājiem, kas Žalgirī uztais to atspērienu soli. Es nezinu. Piemēram, Kīnens Man Evans iepriekš bija, kurš bija Makabī pirms tam, un nebija nekas tāds, bet atnāca uz Kauņu un 2-3 gadus dominēja vienkārši. Jā, vienkārši tas, ka gadās Žalgirī šie gadījumi, kad spēlētāji uztais to atspērienu soli, tas pats pieminētais Pangus, tas pats pieminētais Deivijs, viņi jau caur Žalgiri to tramplīnu izkārtoja savu vietu citās Eirolandes komandās un aizejot uz tādu citu komandu, Mozes Raits.
Nu, vai viņš atkal spēs pienest šos punktus, ko viņš pienes Žalgiris komandai, es stipri šaubos. Un otra lieta, Olimpijākasā ļoti daudz spēlētāju patiesībā mēs to ar krietni mazāk precizitāti, mazāk punktus pienest komandai nekā, nu, Žalgiris komandai. Jā, bet vai tu zināji, ka viņš piemēram ir bīstams no distances? To mēs Nē, neredzējām Olimpijākas sastāvā. Tagad redzam. nē. Jā, es arī Elaižu Bryantu nosaucu par garo, līdz ar to es daudz ko nezinu. Bet, nu, tāda ir dzīve. Jā, viņš starp citu ir izskatās, ka krietni pielicis ir starpzonā. Jo pagājušajā sezonā viņam ar Olimpijākas 18 spēlēs bija tikai 6 izmesti 3-punktu metieni, no kuriem viens trāpīts, un soda metieni bija 35 un 24 iemesti tikai. Šozon tas procents ir audzis pēc sodiņos, viņš iemetis 22 no 26. Kas ir darbs, kas ir gan jau pārliecība, kas ir vairāk dots spēles laiks un vairāk iespējas iedots, bet jāuzteic, Rojas. Jā, un vēl par sastāvu runājot, tad Ažols Tubels ir rezultātīvākais lietuvietis un arī patīkams pārsteigums, kad tik labi iekļāvies tajā komandā ir un reāli rāda, ka viņš ir Eirolandes kalibra spēlētājs. 8,5 vidēji punktu spēlē un piemēram vakar iesāka starppieciniekā spēle un ir tāds labs 4. un brīžiem 5. numurs, kad bija rūtīs nevar izmantot, tad viņš ir tas aizstājies un izskatās ļoti, ļoti labi. Parunājam par algām. Tā ir foršākā lieta, ko parunāt. Ar ko tu gribi sākt? Es nezinu. Nē, vienalga. Par jebko. Pirmkārt, ja tas, ka Sleiva pelna šausmīgi maz. Priekš tā kā viņš, es arī līdzīgi kā Dārzs, pacelt rokas, kas neesmu redzējis visas spēles, bet Žalgiris spēles ir tās, kuras es skatos. Un man tas Sleiva, man viņš patīk. Es nezinu, viņam ir kaut kāda, zin, tā enerģija. Zin, viņš atnāk, viņš iemet to savu trojku, viņš tur iekato, viņam tur iedod to piespēlīt, cāk. Viņš dara. Viņš varētu būt mierīgi arī lietuvietis. Viņš tik nav lietuvietis. Viņš nav lietuvietis, ne. Fū! Bet par viņu atkāpi, tad viņš spēlēja kopā ar Rodionu, Kurucu Mursijā. Un, tajā sezonā viņi aizcīnījās līdz top 4 Spānijā, ja nemaldos. Un tieši nākamajā sezonā, kad bija tas kritums Mursijai, kas bija pagājušā sezona, tad Rodions intervijās minēja, ka Dastins Slēva ir tas trūkstošais puzles gabaliņš, jo viņš bija tas enerģijas dūzis, kurš deva visiem to pārliecību, to enerģiju un to vēlmu kāpāties. Bet tagad viņš tur vairs nebija un to komandu izjūta. Bet tagad to pozitīvo izjūta tieši Kauņa. Es tev pilnīgi piekrītu. Jā, kā arī viņiem pagājušajā gadā. To mēs iespējams pieminējām arī Eirolandes epizodē pirms sezonas, bet viņiem pagājušajā gadā nav neviens spēlētājs, kurš pelnīja miljonu. Šogad tādi ir 3. Man liekas, tās algas nesen tikai iznāca, bet jā, šogad tādi ir 3. Francisko Vraits un Viljams Goss. Viljamam Gossam pelnot visvairāk no visiem. Par to arī baumoja pirms sezonas, ka viņš 1,5 miljonu pelnīs, bet, redz, pelna 1,4 miljonus. Lielas izmaiņas algās ir daudz pielikuši budžetā tieši šajā aspektā un arī, redzīgi, 2. vieta Eirolandā sezonu iesāka.